Sensenos laikos, Baltijas zemē, kur teka Daugava līdz šotiem krastiem, kur miežu līdumi liesmoti dega, dzīvoja laimīga latviešu tauta. Daugavas malā, ķeguma galā, kur rumbas upīte Daugavā krītot, caur klintīm izlauza dziļais gravas, stāvēja slaveno Lielvārdu pili. Lielvārdes kunigs staigāja laukā ar dēlu abi šai jaukajā dienā. Jau 18. vasara bija nākusi jaunajam mantiniekam tagad. Mācījās vecais jaunajam atzīt, cik tuvu dievība parādās dabā. Runājot, viņi nākuši pie tuvas mežmalas. Te vecais nosēdās, piekusis būdams. Piepaši lācis izlec no meža un metas dusmīgi veciem virsū. Vecais sāka mukt prom. Ātrumā pieskrien jaunākais klāt. Un nenāc atpakaļ! Redzēdams tādu varenu spēku, pie dēla vecākais saka uz viņu. Tu mani izglābi! Man liekas, tu vari būt nākamais Lāčplēsis. Es būšu! Viņš teica, un tā pagāja Lāčplēša dienas, strādājot, runājot un palīdzot, līdz pēkšņi viņš ieraudzīja savu naidinieku. Nesakot ne vārda, viņš metās naidniekam virsū. Pēc ilgas cīņas viņš teica. Es esmu nāvīgi ievainots! Tagad es esmu nāvīgi ievainots! Tad abi cīkstoties nomira. Tagad Baltijas tautai būs zels laiki. Beigas. Dēl, es būšu tas dēls, kurš būs kungs tam sapuši tajā vēl, ir Reni? Ok, tad tagad jūs Nē, man... tu būsi īsāks pa mani, tā dīvaini.